redukcijas formulas. Ja nepieciešams aprēķināt trigonometrisko funkciju vērtības jebkuram leņķa lielumam, tad ērtāk ir izmantot trigonometriskās formulas un redukcijas formulas. Pirms sākam reducēt, svarīgi ir atcerēties sinusa un kosinusa periodu. Tātad sinusam, kosinusam periods 2π un tangensam un kotangensam tātad π. Lai reducētu jebkuru leņķi, cenšamies iegūt leņķi intervālā no 0 līdz 360 grādiem. Tātad šajā gadījumā jāatcerās, ka mēs varam pieskaitīt vai atņemt periodu, lai iegūtu vērtību līdz 360. Tādā pašā veidā arī kosinusam. Un, kā jau teicu, tangensam periods ir π. Un kotangensam. Tad, kad esam ieguvuši līdz 360 grādiem, tad cenšamies reducēt, nonākot šaurajā leņķī. Redukcijas formulas no latīņu valoda nozīmē atpakaļ, un tad nozīmē vienkāršot. Tātad mūsu gadījumā, trigonometriskajā riņķī, mēs iegūstam šeit punktu, tātad punktu ar koordinātēm AB. Tātad x ir kosinus alfa, y ir sinus alfa. Ja mēs centīsimies šo punktu pabīdīt un iegūt punktu P1, tātad punktu P1, cenšoties tātad pagriezt pa leņķi, π dalīts ar 2 mīnus alfa. Tādā gadījumā šī punkta koordināts ir B un A. Tātad punkta koordināts ir B un A. Ko tad mēs tagad secinām? Tagad mēs secinām, ka kosinus π dalīts ar 2 mīnus alfa, tātad mēs ieguvām punktu B, un sinus π dalīts ar 2 mīnus alfa, tātad iegūstam punktu A, tātad kosinus alfa. Tādā pašā veidā var skatīties arī visos pārējos kvadrantos, un tas iznāk diezgan sarežģīti katreiz padomāt, kāda ir zīme, kurā kvadrantā atrodas, un tas rada zināmas grūtības. Tāpēc redukcijas formulām ērtāk ir iemācīties divus likumus. Pirmais likums, kas nosaka redukcijas funkcijas zīmi, un otrais likums, tātad funkcijas nosaukumu. Tātad šajā gadījumā šī ir reducējamā funkcija, tā ir reducētā funkcija. Un pirmais likums ir, kas nosaka zīmi. Tātad zīme nosaka dotā funkcija. Tātad šajā gadījumā π dalīts ar 2 mīnus alfa atrodas pirmajā kvadrantā, un tātad zīme nosaka kosinus funkcija, tātad plus. Tātad pirmais likums ir zīme nosaka dotā funkcija. Tātad dotā. Otrais likums. Kāds tad ir nosaukums? Un nosaukumu tātad atceramies šādi. Tātad pie 90 grādiem plus mīnus alfa un 270 grādiem plus mīnus alfa, jā, nosaukums mainās. Tātad nosaukums mainās uz pretējo. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kosinus mainās uz sinusu, sinus uz kosinusa, atbilstoši tangens uz kotangensu un kotangens uz tangensu. Tātad šajā gadījumā nosaukums uz pretējo, bet 180 grādi plus mīnus alfa, kā arī 360 grādi plus mīnus alfa,
tātad nemainās. Nemainās. Piemēri. Tātad pirmais piemērs. Sinus 150 grādi. Tātad cenšamies izteikt 150 grādi ar šaurā leņķa palīdzību, tātad no 0 līdz 90 grādiem. Un tātad sinus 90 grādi plus 60 grādi. Zīme nosaka dotā funkcija. Skatāmies, kāda ir sinus funkcija otrajā kvadrantā 150 grādi. Tātad sinus funkcija. Sinus funkcija tātad ir pozitīva. Tātad zīme ir plus. Tālāk skatāmies, kāds ir nosaukums. Pie 90 grādiem nosaukums mainās uz pretējo. Tātad kosinus 60 grādi. Un atliek mums izrēķināt kosinus no 60 grādiem, tātad viena puse. Piemērs. Kotangens 135 grādi. Tātad 135 grādi, tātad uzrakstam ar šaurā leņķa palīdzību. Tātad 90 plus 45 grādi. 135 grādi atrodas otrajā kvadrātā. Kotangens funkcija, tātad otrajā kvadrantā ir negatīva. Tātad zīme nosaka dotā funkcija. Un pie 90 grādiem nosaukums mainās uz pretējo. Atliek izrēķināt tangens no 45 grādiem. Trešais piemērs. Kosinus 720 grādi. Tātad kosinus 360 grādi reiz 2. Tātad apējam apkārt trigonometriskajam riņķim 2 reizes. Un tātad nonākam izējas punktam, tātad kosinus no 0 ir 1. Ceturtais piemērs. Kosinus 3π dalīts ar 2 mīnus alfa plus sinus π mīnus alfa vienāds. Tātad kosinus 270 grādi mīnus alfa. Tātad pozitīvais virziens ir pretēji pulksteņa rādītājam, tātad tas ir negatīvais virziens. Tātad 270 grādi mīnus alfa. Tātad esam nonākuši trešajā kvadrantā. Zīme nosaka dotā funkcija. Kosinus, tātad trešajā kvadrantā. Kosinus funkcija, tātad trešajā kvadrantā ir negatīva. Un pie 270 grādiem nosaukums mainās uz pretējo. Tālāk, π mīnus alfa. 180 grādi mīnus alfa. 180 grādi mīnus alfa. Esam nonākuši otrajā kvadrantā. Otrajā kvadrantā sinus funkcija tātad ir pozitīva. Un pie 180 grādiem nemainās. Tātad sinus alfa. Un rezultātā